Šajā video es dodos pakaļ pasaulē visbīstamākajiem un eksotiskākajiem dzīvniekiem, lai izdzīvotu uz šīs pamestās salas. Katram dzīvniekam, ko noķeršu un pagatavošu, būs bīstama īpašība, ko izmantošu, lai izgatavotu nākamo ieroci un medītu nākamo nāvējošo dzīvnieku. Puiši, mēs tikko esam nolaidušies uz pamestas salas, un es šeit izdzīvošu pilnīgi bez pārtikas nākamās dažas dienas. Bet tas vēl nav viss, puiši! Katrs dzīvnieks, ko varēšu noķert uz šīs pamestās salas, kļūs par manu nākamo ieroci, jo mēs šeit dzenamies pakaļ dažiem no visbīstamākajiem, nāvējošākajiem un trakākajiem dzīvniekiem uz zemes. Un es varu garantēt, ka jūs redzēsiet kaut ko traku. Katru dienu šeit mēs dzenāsimies pakaļ pilnīgi jaunam dzīvniekam, un šie dzīvnieki katrs ir unikāls savā veidā. Dažiem no tiem ir asmeņi, dažiem ir traki zobi, un daži būs indīgi. Es pat nezinu, vai man vajadzētu šiem radījumiem skriet pakaļ, jo ceru, ka nenomiršu šeit uz šīs salas. Šīs ir lietas, kas mums ir mugursomā pirmajai dienai. Mums te ir harpūna, mums ir niršanas aprīkojums. Un mums ir mačete. Problēma ir tāda, ka ar to mēs nevaram peldēt ārā. Tātad mums nav nekādu iespēju nogalināt šos dzīvniekus ūdenī. Mums ir arī šis te. Mums šobrīd ir mūsu ātrais atspirdzinājums. Jūs jau zināt, ka mēs to izmantosim, kad būsim pilnīgā bedrē. Es nezinu, vai mums beigsies ēdiens, vai mēs savainosimies šajā salā, bet varu teikt, ka būs traki. Šī piekraste šeit ir vienkārši neprātīga. Mums ir skaista smilšaina pludmale. Un tad mums tur tālāk ir rifs, un tieši tur dzīvnieki slēpsies. Katrs no šiem ainavu veidiem būs mājvieta dažādiem dzīvniekiem. Šobrīd mums ir smilšaina pludmale, un tur tālāk ir rifs. Tātad tie ir tie dzīvnieku veidi, kurus mēs mēģināsim noķert. Tie, kas dzīvo šajā vidē. Ak, mans Dievs! Es tikko pamanīju kaut ko pilnīgi traku. Tā ir viena traka čaula. Tas tur ir patiesībā nautilus. Šīs čaulas izskalo šajās pamestajās salās, un tas patiesībā ir dzīvā fosilija. Šajā čaulā dzīvo dzīvnieks. Protams, šobrīd tas tur nav. Un tas tikai parāda, cik nomaļā vietā esam. Ak, mans Dievs. Tu jaukai! Mēs esam ieguvuši Wilsonu. Puiši, mēs burtiski atradām futbola bumbu uz šīs salas. Ja mums vēlāk kļūs ļoti garlaicīgi, varbūt uzzīmēsim šim puisim seju, un viņš mums varēs būt par kompāniju. Puiši, es ātri pamanīju dažus dzīvniekus, kas pārvietojas gar krasta līniju. Tas mums varētu būt viegls ēdiens. Es tikai paņemšu mūsu harpūnu. Mēs to pat vēl neesam sagatavojuši lietošanai. Es to tūlīt ielādēšu. Mēs varētu viņus nošaut tieši no ūdens. Redzat viņus tepat? Viņi ir turpat, lieli kefales. Tur viņi ir. Iesim. Viņi ir labi. Ak, es izbaidīju visu to baru, puiši. Tā ir laba zīme. Vismaz mēs zinām, ka tur ārā ir dzīvnieki, kurus mēs varam iegūt. Tie nav pārāk bīstami, bet tā būtu bijusi laba maltīte. Labi, puiši, es sāku zaudēt prātu. Tur ārā izskatās traki. Saģērbimies, sagatavojam harpūnu un sākam medīt trakus dzīvniekus. Labi. Iģem. Mums ir ūdens pistola mazulīt. Jā, skaties uz to! Cik šis ir milzīgs! Ak, Jēzu! Ak, mans Dievs! Tas ir traki. Labi, mēs to neēdīsim. Ej prom no šejienes!
Mums šeit ir dažas no trakākajām dzīvnieku sugām. Paskatieties uz šo te. Šo mēs saucam par koraļu mencu, puiši. Un tas, kas padara šo radījumu tik nāvējošu, ir tās spēja maskēties uz skaistiem koraļu rifiem. Tā ir šādas trakas krāsas. Un tas padara to praktiski neredzamu visām citām zivīm. Tā ir liela, plata mute ar robainiem zobiem, ar kuriem tās atver mazākas zivis un pēc tam tās iesūc. Šo dzīvnieku mēs īsti nevaram izmantot pārāk daudz, bet šo dzīvnieku mēs varēsim izmantot, draugs. Tas ir traks, eksotisks un ārkārtīgi nāvējošs. Mums ir plankumaina tropu dzeloņraja. Tā noteikti ir viena no trakākajām un unikālākajām radībām, kāda jebkad redzēta. Un tas, kas šo radību padara tik neticam, ir tās spēja maskēties. Tai ir visi šie trakie punktiņi. Un tieši tas ļauj tai saplūst ar smiltīm, akmeņiem un visu pārējo. Bet šī daļa, tieši šeit, šī aste ir tas, kas padara to tik ārkārtīgi bīstamu. Šai radībai ir liels dzelonis. Es cenšos būt ļoti piesardzīgs šobrīd. Ja tevi trāpā ar to, tu piedzīvosi milzīgas sāpes. Leģendārais Stīvs Irvins patiesībā nomira no šādas radības. Viens no maniem bērnības varoņiem un īsts Austrālijas leģenda. Lai viņš dus mierā, es viņu ļoti mīlēju. Šajos ūdeņos šo radību ir ļoti daudz. Nav daudz plēsēju, kas patiesībā medīt šīs radības. Parasti ir āmurhaizivis, rifu haizivis un citas līdzīgas radības, kas var uzbrukt šīm radībām. Tāpēc, ja mēs paņemam vienu no šīm radībām, lai pagatavotu ēdienu un izmantotu to kā ieroci, lai rīt noķertu vēl vairāk dzīvnieku, tas šeit ir pilnīgi ilgtspējīgi. Un mēs pārliecināsimies, ka izturamies ar cieņu, apēdīsim to un atdosim vietējiem cilvēkiem uz šīs salas. Mēs patiešām parūpēsimies par šo dzīvnieku un pēc tam to iztīrīsim. Es nekad iepriekš neesmu ēdis šādu sugu. Mēs noņemsim šo dzeloņi, mēs izmantosim to kā ieroci un izmantosim šo dzīvnieku kā pārtiku pirmajā dienā. Es tikko atradu šo dzīvnieku izskalotu krastā. Šo sauc par pašnāvnieka krabi. Tagad, ja tu tiešām apēdīsi šo dzīvnieku tieši tagad, tu būsi pilnīgi miris. Traks dzīvnieks. Viņu raksturīgā iezīme ir tā, ka tiem ir saudabīgi teksturēts ķermenis, mazi spīles, mazas kājas un čaulas augšpusē ir viegli zilgana nokrāsa. Šeit uz šīm salām, ja tu nezini, ko ēd, tas var būt ļoti nāvējoši, puiši. Tev jābūt pārliecinātam, ka tu izturies ar cieņu pret dabu, jo daba patiešām ir final boss. Un mēs to uzzināsim rīt, kad ķersimies pie lielākiem dzīvniekiem. Acīm redzot, ar šo skaisto koraļu mencu mums nav jādara pārāk daudz. Mēs to varam vienkārši uzlikt virs uguns, un tas būs gatavs ēšanai. Bet šai rajas zivī gaļa patiesībā atrodas abās pusēs šeit, un šo mēs saucam par spārnu. Tieši šeit būs visa gaļa. Kamēr tas gatavojās, mēs varēsim izgatavot nākamo ieroci rītdienai, ko varēsim izmantot, lai medītu traku dzīvnieku. Es to paņemšu, un mēs vienkārši sataustīsim tieši, kur tas atrodas. Tieši tā, spārni ir turpat, mēs noņemsim arī otru pusi, tas būs gatavs. Mēs to ātri nomazgāsim. Paskaties uz to gaļu, turpat tā izskatās tik labi.
Esmu sajūsmā to nogaršot. Es nekad iepriekš neesmu mēģinājis šo sugu. Un katra raja patiesībā garšo pavisam atšķirīgi. Puiši, bet šī cerams būs laba un skaista. Vecīt, man nav ne jausmas, ar ko mēs rīt saskarsimies, puiši, bet mums ir traks ierocis tajā rajā, ko varēsim izmantot, lai rīt nomedītu kādus dzīvniekus. Un es jums parādīšu, kamēr mēs gatavosim šo dzīvnieku. Bet vispirms savāksim malciņu, garšo piekrasti, uztaisīsim labu ugunskura vietu un pagatavosim gārdu maltīti pirmajai dienai. Jo rīt mums jāizgatavo traks ierocis, puiši, un kas zina, ar ko mums nāksies saskarties. Nu, aiziet visi raksta komentāros, ka gatavo ēdienu mēs šeit uz pludmales gatavosim uz uguns. Mums tikai jāatrod kāds kociņš, uz kura uzspraust zivi. Šis te izskatās diezgan labs. Mēs vienmēr iemēcam savus kociņus ūdenī, lai tie nesadegtu. Labi, liksim to apakšā. Pārliecināmies, ka šis kociņš ir kārtīgi izmircis. Es ātri izņemšu zivi iekšas. Es izvilkšu visu šo ārā. Izņemšu visas iekšas un izduršu kociņu taisni caur muti. Tagad tieši tur. Šī skaistā zivs ir gatava likšanai tieši uz uguns. Likšu to tieši šeit un ļaušu tai vienkārši pasēdēt. Tā lēnām gatavosies. Tas būs viens no trakākajiem gatavošanas veidiem jebkad. Te ir spilki sarkana zivs, un tad šī, kas ir plankumaina, vienkārši traka izskata radība. Dosim viņai mazliet laika, un kamēr tā gatavojas, mēs izgatavosim ieroci, kas mums būs vajadzīgs rītdienai. Mīļie draugi, mums te ir dzīvnieks. Citās pasaules daļās to sauc par leopardu pātagrai. Un jūs varat redzēt, kāpēc to sauc par pātagrai, jo tā ir šī garā aste. Un viņi patiešām izmanto to, lai šeit apakšā sistu lietas. Tur ir dzelonis, un tieši tā daļa ir nāvējoša, bet mēs patiesībā izmantosim šo draugi, jo, ziniet, rīt mums vajadzēs noķert kādu dzīvnieku, izmantojot šo ieroci. Mēs paņemsim šo pātagu tieši šeit un patiesībā ieliksim to mutē. Es to likšu tieši zem dzeloņa, tas ir rajas dzeloņs. Ja tas ieiet jūsos, jums būs lielas nepatikšanas. Tas gandrīz ir kā nāzis ar zobainām malām. Un, draugi, ja jūs patiešām izvilksiet šo lietu ārā, tas radīs vēl lielāku traumu. Ja jūs kāds no šiem iesit, labāk atstājiet to ķermenī un vienkārši gaidiet palīdzību. Mēs izmantosim šo un izgatavosim ieroci, ko varēsim izmantot rīt. Mēs vienkārši paņemsim kociņu šeit un kaudzi ar virvi, kas vienkārši ir izskalota krastā. Mēs faktiski piestiprināsim šo dzeloni tā, lai tas pats pievilktos. Es vienkārši piesienu šo klāt, tas kļūst ļoti stabils. Ko mēs esam izdarījuši, ir izveidojuši traku nazi, puiši, ko mēs varēsim izmantot rīt, izmantojot dzeloni. Tagad mēs nogriezīsim šī gala daļu un izmantosim uguni, lai to apdedzinātu, un tas nodrošinās, ka viss turas stingri. Varbūt tas nav pats lielākais dzelons pasaulē, bet šī lieta ir ļoti indīga un ārkārtīgi asa. Tai ir zobains mals, ko mēs varam izmantot, lai izdarītu nāvējošo triecienu. Rīt to noteikti izmantosim uz kāda dzīvnieka. Labi, zivs izskatās gandrīz gatava. Es ātri atvēršu šo kokosriekstu, tikko to noplūcu no viena no šiem kokiem tepat. Jā, paskaties uz to grilu. Paskatieties uz to dzeloņu, rai labi, puiši. Mums tieši priekšā ir mūsu zivs, tūlīt ķersimies klāt. Mums ir mūsu koraļa asaris. Sāksim ar šo. Mēs nolobīsim šo ādu. Ak, mans dievs, paņem gabaliņu no tā. Viņš burtiski krīt nos no kaula. Ļaujiet to nogaršot, vai ne? Šeit uz salas ir viens no šiem pamata ēdieniem. Neticam sulīga, balta, drupena zivs. Mēs tūlīt to pagaršosim, tas ir tik garšīgi. Bet šī ir lieta, ko es ar nepacietību vēlos nogaršot, jo nekad dzīvē neesmu to mēģinājis. Tiem ir viena no trakākajām tekstūrām, kādus jebkad esmu redzējis. Daudz cilvēku patiesībā salīdzina tos ar, piemēram, jūras ķemīti vai omāru, bet pamēģināsim, puiši. Garša nav nemaz tik slikta, bet tekstūra ir ļoti dīvaina. Tam ir tādi kā mazi izciļņi, kas nāk nost, gandrīz kā saplāstas cūgaļas tekstūra. Un garša atgādina gliemenes un vēžveidīgos. Paskatieties, tas ir tāds kā šķiedrains.
Būšu pilnīgi godīgs ar jums. Šī nav mana mīļākā lieta uz pasaules. Man noteikti daudz labāk patika tās zivs. Mēs mēģināsim noplēst tik daudz, cik varam un apēst to, jo mums vajag visu iespējamo enerģiju. Jūs jau zinat, mēs esam uzbūvējuši psihopāta ieroci. Un mēs rīt izmantosim šo, lai noķertu vēl trakākus dzīvniekus dziļajā zilajā okeānā. Mēs šo briesmoni nomainīsim pret kaut ko cerams vēl trakāku. Rīt es jūs atkal satikšu, vai ne? Nervī, ejam karā! Labrīt jums visiem, un šobrīd ir otrā diena. Un mēs esam piezemējušies piekrastes rifu zonā tieši ārpus šīs pamestās salas, un mēs medījam vienu no trakākajiem dzīvniekiem ar mūsu rajas dzeloni tieši šeit. Tagad šis dzīvnieks tieši šeit barojās pie šīs pamestās salas piekrastes rifiem. Tam ir spēja mani pārgriezt un likt man ūdenī acu mirklī nosiņot. Kad mēs noķersim šo dzīvnieku, mēs dosimies uz dzīvo zilo okeānu, lai dzenātos pēc kaut kā vēl trakākā. Paņemsim mūsu rajas dzeloni, dosimies tieši ūdenī un paskatīsimies, vai varam atrast suni. Ejam! Sala ir tieši šeit, puiši, paņemam savus mantas, dodamies tieši ūdenī. Ejam!
Labi, puiši, mēs tikko atgriezāmies no tās niršanas, un tā bija grūta, puiši. Zem ūdens es jūtos briesmīgi. Ko es jums vēl neesmu pateicis, ir tas, kad Raja vakar mani piebeidza, un es vakarā biju galīgi slikti krūmos. Tas nav labi. Es šobrīd jūtos pilnīgi izsmelts, puiši, bet mēs tomēr spējām noķert zivi. Šo sauc par ķirurga zivi, un nosaukums jau pats par sevi visu pasaka, puiši. Un tas ir tāpēc, ka tās astejas šeit ir tādas kā asmeņi, kas ļoti līdzinās ķirurga nazim. Ja tas trāpītu man aizmugurē un pārgrieztu artēriju vai ko tam līdzīgu, es šeit uz salām gandrīz uzreiz iztecētu asinīs un būtu miris. Tagad mēs izmantosim šo asti, lai noķertu īstu dziļūdens briesmoni. Bet vispirms mums jānogaršo šīs zivs, puiši. Nogriežam nedaudz sašimi, nezinu, kā tas izvērtīsies. Mana imūnsistēma šobrīd gandrīz pilnībā noraida visu, kas nonāk manā ķermenī. Es nesniegšu pārāk daudz sīkāku detaļu. Paskatīsimies, kā mums ies. Tas vienkārši nav tas cilvēks. Tas nav labi. Šīs zivis parasti ir ļoti garšīgas uz uguns, bet kā sašimi, noteikti esmu ēdis daudz labāku sašimi savā dzīvē. Iemesls, kāpēc mēs to paņēmām, ir tāpēc, ka mums vajag šo asmeni, un tieši to mēs arī darīsim. Mēs to nocirtīsim. Mēs dosimies tieši uz dziļo zilo okeānu, jo tur mūs gaida okeāna milži, un mums ir jānoķer daži no tiem milzeņiem. Tagad mēs patiesībā varam izmantot šo, lai pārgrieztu nākamā dzīvnieku žaunas, ko atradīsim. Vai arī pārgriezt jebkuru artēriju, kas liks tam dzīvniekam izasiņot. Tās ir ļoti, ļoti asas, un mēs pārliecināsimies, kā ar tām rīkojamies uzmanīgi. Mēs dodamies uz atklāto okeānu. Aiziet! Laika apstākļi ir pasliktinājušies. Paskatieties, kur mēs dodamies. Dziļajā zilajā okeānā. Tas nav labi, puiši. Mēs nācām no šīm jaukajām zilajām debesīm aiz mums, bet priekšā ir īsti skarbi laikapstākļi. Būs traki. Labi, puiši, mēs esam sasnieguši dziļo zilo okeānu, un mēs jau stundām ilgi cīnāmies cauri tropiskām vētrām. Es šobrīd jūtos pilnīgi izsmelts. Esmu sasniedzis savu zemāko punktu. Jūs zināt, mums te ir mūsu astes gabals no ķirurga zivs, ar kuru cerams mēs noķersim kādu okeāna milzi. Bet šobrīd mums vajag visu iespējamo enerģiju, puiši, jo mums apkārt ir traki apstākļi. Milzīgas zivis, kas būs bīstamas, un es jūtos briesmīgi. Tāpēc mēs iedzersim ko spēku atgūšanai. Jūs zināt, kad mēs paņemsim šo te dzērienu, mēs atzimsim no jauna. Atveram viņu vaļā un izdaram. Aiziet! Mēs esam tam gatavi, mazulīt.
Puiši, mēs to izdarījām mazulīt. Pēc visa, ko esam pārdzīvojuši, mums ir karaliskā makrele. Jūs redzējāt, ka mēs nonācām pašā apakšā, izgājām cauri vētrai, un es biju pilnīgi izsmelts cilvēks. Pēdējās 24 stundas man bija grūtas, bet puiši, mums tepat ir rifu karalis, šī spāņu makrele. Un jūs varat redzēt, ka mēs izmantojam to ķirurgu zivi, lai faktiski pārgrieztu tās žaunas, un tā mēs izņemam visu asinis no šiem dzīvniekiem un saglabājam gaļu svaigu. Viņu krūšu spuras vienkārši ieguļās lejā šādi. Un viņiem ir šīs lietas uz muguras, kas darbojās gandrīz kā sērfa dēļa spuras. Un tās palīdz zivī vadīties cauri rifam un ļauj tai vienkārši izslīdēt cauri barības zivīm. Un tieši to viņi izmanto, šos zobus. Jūs varat redzēt, ka tie ir diezgan asi, un tā būs noteikta daļa no zivs, ko mēs izmantosim, lai šeit uz salas pagatavotu steikus. Vietējie puiši fonā kurina uguni, un steiki no karaliskās makreles tiks cepti šajā pludmalē, draudzīņi. Aiziet! Vai tu esi izsalcis, brāli? Jā. Vai tu esi izsalcis? Es arī. Uzcel lielu ugunskura bedri. Ideāli, visi ejiet un ierakstiet to komentāros. Tur jau viss vārās. Noslēdzošā karaliskās makreles gatavošana notiks ar dažiem trakākajiem ieročiem pēdējo dienu laikā. Labi, puiši, kas padara šīs makreles tik nāvējošas? Tieši tas tur, tie zobi. Tie ir traki, un šim dzīvniekam tie ir kā žiletes. Es jums parādīšu, kā mēs varam šo gandrīz pilnībā izjaukt un izmantot to, lai šo dzīvnieku sadalītu. Tas nāks taisni lejā gar žaunām. Pavelciet to atpakaļ tieši šādi. Un tas, ko es tikko izdarīju, es vienkārši nogriezu dzīvniekam galvu. Ja jūs iesprūstat ar pirkstiem tur, tas viegli var jums pirkstus nogriezt. Un tad, ko mēs darīsim tālāk, mēs atdalīsim šo žokli. Mēs tikko pārgriezām šo galvas pusēm, puiši. Tagad, ko mēs patiesībā varam izdarīt, mēs varam izmantot šo apakšējo daļu kā tādu kā nazi. Jūs varat redzēt, paskatieties, cik traki tas ir. Tas ir tik as, tas ir neprātīgi. Tātad mēs vienkārši uzsitam vienu reizi. Šī lieta ir tik asa. Paskaties uz tiem zobiem. Mums ir skaistas makreles steiki pludmalē. Mēs nogriezīsim dažus labus gabalus, un tā tas būs gatavs. Liksim tos uzreiz virsū. Makreles steiki jau cepas. Tāpēc mēs to arī darām, lecīt. Vienkārši nolaidīsim šo reisti mazliet zemāk. Mēs gribam, lai zivīm ir skaista krāsa. Redzi, mums ir laba liesma. Šīs zivis iztepsies ļoti ātri, jo tās iekšpusē vēl drīkst būt nedaudz jēlas. Tātad apmēram 3 līdz 5 minūtes, un tad viņa būs gandrīz gatava. Ņemsim viņu nost tieši no restēm. Ātra apgriešana. Ak, jā! Ak, viņi ir karsta. Ak, jā, viņi ir karsti. Ak, mans Dievs, puiši, paskatieties uz šiem steikiem te. Tie izskatās neticami. Ja jūs tagad varētu sajust šo smaržu, jūs burtiski zaudētu prātu. Priekā jums, puiši. Pēdējās dienās dažas no trakākajām dzīvnieku sugām. Apēdīsim to. Spāņu makrele pludmalē kopā ar zēnu Blue Life Wateru. Tieši tādēļ mēs dzīvojam. Es ķeršos klāt šiem steikiem un dalīšos ar visiem vietējiem puišiem šeit uz salas. Šis ir bijis viens no trakākajiem izaicinājumiem jebkad, un es iegūju nepieciešamo proteīnu. Mums ir vēl vairāk video tieši šeit, ja jūs vēlaties tos apskatīt, un es tiksimies ar jums nākamajā Wade Pappenfoods Offshore Tales sērijā. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt!